19. gadsimta pirmajā pusē sākās un gadsimta otrajā pusē tika pabeigta Preiļu lepnākā celtniecības objekta Preiļu muižas kompleksa veidošana. Preiļu pilī dzīvoja karalis Zī un Zē un viņa meita princese Zelta Zilciņa. Princese savas dienas pavadīja vientulībā, tāpēc karalis Zī un Zē nolēma atrast savai meitai spēcīgu, drosmīgu un sportisku princi. Viņš saicināja dažādus preciniekus no visām Latvijas malām. Iznesīs manu meitu pāri visiem Preiļiem. Tas būs cienīgs kļūt par viņas vīru. Nu, redzēsim, kurš būs labākais kandidāts. Tas bija iespējīgi, jā. Bet vēl joprojām gribu pārliecināties, kurš no jums ir stiprāks. Tāpēc jūs tagad nesīsiet manu meitu pa visiem Preiļiem. Tu esi apkaunojums. Tu neesi cienīgs manas meitas. Bet tagad, lai dabūtu manu meitu, tev jānocēr šis koks ar manu zobenu. Es to paveicu. Tu esi pierādījis, ka tu esi stiprākais. Tagad tu vari ņemt manu meitu un drīz arī tu aizstāsi mani karaļa godā. Vladislavs pierādīja, ka no Preiļiem nāk īsti stiprinieki un mēs esam stiprākie Latvijā. Pirmais B no PVG, labākie šai pasaulē!